Zvans draugam. Halo? Aigars Zumbergs, Latvijas čempions street fishingā. Es atrodos Liepājā, kanāla malā. Jā, piekrītu, ir pilns mēnesis, tur neko nevar darīt, tāda ir daba. Bet viena ķibele ir. Šeit ir jūras asaris, ķerās viņš skaidrās dienās, un man ir beigušies svini, dropshota svini. Nu, precīzāk, wolfrāmi, mēs te nemakšķerējam kādu laiku. Un rītdien sola lietainu dienu. Vai tu atbrauks ar saviem parādīs, ka var noķert asari Liepājā arī lietainā dienā? Jā, gaidīšu. Labi. Ej uz viesnīcu, rītā tiekamies. Makšķera Rolt, Liepājā. Promenāde. Čau, Māri. Ir viena problēma. Mēs nemākam pa vienkāršo parādīšu, kā tas izskatās. Tā nav viena kaste, nav divas kastes, nav trīs kastes, bet ir vēl vesela groziņa ar visādām testējumajām lietām. Reku tiek sietas atvadiņas. Reku paņēmām tev pāris sviniņas līdz jāraujās nost. Arī bišķi kaut ko niknāk, ja straumi ieslēdzās. Kaut ko maigāk, tad jau viss tā pamierīgo. Nu, un te ir visādi māneklīši sagatavoti. Būs sistēmas sasietas. Reku ir testējumās lietas. Boborīši būs. Nu, tā, pavadiņas nesen sasējām tieši pašu titāniņu. Un dodamies ceļā. Tiekamies no rīta. Viss būs. Labrīt, Māri, reku tev piegāda no Rīgas. Nepagāja 6 stundas. Jā. Boigi lielie. Ar šeit tādiem jāmakšķi? Bet tu jau vari nokniept īsāk, ja gribi. Es jau varu nokniept īsāk. Tieši tā pārkausēs pēc tam. Pārkausēs pēc tam. Tieši tā. Paldies. Sākam. Saulēkt asars. Vajag saulēkt asari jādabūt. Un šitā ir tā vieta zem elektrolīnijām, kur jūs dabujāt Latvijas čempionu? Mēs bijām čempioni, reku vice čempions blakus stāv cīnās. Viens punkts. Viens punkts. Viens punkts. Ļoti maz pietrūka, jā. Nu, būtībā mēs skrējāmies uz šo vietu un mēs noskrējām, jo mums bija vieglākas kājas. Dropshots atved, kā jūs te darbojaties? Īstenībā makšķerēšanā noteikumi nav. Jā. Bet jums ir iestrādes toties, vai daudz lielāks nekā man? Jā, es domāju, ka mēs mēģināšu atvadā, Arturs mēģinās dropshotā. Jā. Mēs ar saviem mānekļiem, nevis ar vietējo mānekļiem. Labi. Vietējiem savējie. Jā. Un apkārt staigā baltais kaķis un balta kaķis ar vienu kurlu vai aklu. Skaties, tu tie ir upē un noslīd. Es domāju, ka viņš ir labi paēdis asarīšu visu savu dzīvi. Jā. Tā kā mēģināsim. Offsets, ošeuru un aiziet. Tas akls vai kur? Tā ir atšķirība. Tagad var makšķerēt. Zini, ka nepacietīgi, ja sāk ātrāk vilkt. Kaut kā es nejūtu viņu. Arī krāsa. Tev dabīgi, jā, un spilgtā. Viss pēc programmas. Vietēji jau saka, viņus garnāt ķerot. Saremontēšu sev veco dropshot aparātu. Tu saki, ka tā pretējā kanta ir jāstarbina, jā? Tu zināji, ka laiviniekiem ir uzskaita pa kājām? Viņiem ir iksiņi uz laivas, tik kāja, nu šitās te gulbis notriekuši un kāja. Jā, Liepā jā, Smilte nē. Alūks nē. Tā ļoti viegli var pateikt, kur ir zīd. Smilte nē ir dažas zīd, bet daži. Pamaz. Ja te ir daudz un mēs pagaidām neķeram, tad tur ir maz. Ko jūs ķerat? Tā ir laimes spēle. Galvenais process. Un ko procesa laikā var noķert? Tā es teicu loterē. Maziņš, šito jau tu neēdīs. Skaitās. Jā, nu pēc 15 tur ir. Brauciens uz Liepāju nav pa velti. Mēs jau uz skaitu atceries, ja nevis uz izmēru. Es jau izmantoju mazu dropshotiņu, līdz šitāds te viņš izstās.
šitā tā gumiņa. Es jau vakar nocūrēju, ka viņi tā dara. Tātad apakšā tiek sviniņš malks. Nu, tur bija 12 gramu, šitais ir īpaši lielāks. Tomēr sviniņš šajā dienā ir. Un tad rekurī šitās te. Es neesmu baigies dropshot malcējs, bet es uzšķinīju, cik bez bildēm var redzēt tādu mezgliņu, lai viņš tā turās, tas štruntiņš. Un tad straumīt šito te pirinu, un tad viņam atnāk un ieelpo tas zādi. Man šī gadījumā bija tikai, ka parausties astītes, bet tā kā sviniņš ir tajā galā un tā sajūta ir tāda, ka visi nostiepi elpiņā, tu ļoti labi jūti katru mazo dristiņu. Tad jāapmēģina vēlreiz. Ko tu saki? Es viņu varu aktīvāk izspēlēt, es varu vairāk nomakšķerēt. Tev uz galā nav? Ir. Jau bišķi lielāk. Jā, bišķi prāvāks. Kāda šitam krāsa ir? Pasties, kāda viņam muta tāda interesanta. Kāpēc Liepāja patīk? Te jūras resursi ienāk brīžiem iekšā. Gan līdeciņas, gan asarītes. Man patīk, tāpēc, ka street fishings, jo te ir kanāla cope, te ir tā, ka tu redzi otru krastu, te ir cilvēki, kustība kaut kādas struktūras, tilti, pie kuriem var pamakšķerēt. Ir, kur piesieties. Un ļoti tuvu Rīgai. Ļoti tuvu Rīgai, jā. 6 stundas un tu esi izbraucis. Ir uzaucis rīts, es stāvu uz tā paša betona, kur vakar naktī lūdzu, lai man atved sviniņus. Sviniņi man ir atvesti. Mēs esam jau paviesojušies vietā, kur cilvēks tika kronēts. Mr. Zumbergs. Artur, tu paliki otrais toreiz, Mēs otrajā vietā, jā. Ko mēs te vienīgais meklējam, vairāk meklējam bulīti. Bulīti vairāk tajā pusē. Jūras bulīti. Jā, tu viņu neredzi. Tu vienkārši iemet un lēnām skrāpē grunti. Un tad vienā brīdī pluk. Un viņš ir tavs. Un viņš skaitās. Nu, un tagad tu iemet, tu atvadu sasodīt tālu pār visiem. Jā. Uz traumu uz leju. Man atkal dropshotā, kurš man šobrīd ir ieķēries kārtīgā, man atkal viņš jāmet uz augšu. Es esmu švaks dropshotists atzīst, esmu griebies, kā es salimēšu, bet es tāpat makšķerēšu. Man mīļā disciplīna dižais džigs vai kaut kādas līdekas, bet pagaidām mīcamies kā zilonis pa mālu čupiņu. Man ir palikuši vēl 3 sviņi, 4. Es nokniepšu tam galvenos. Man gribās vienu smuku asēru. Lai parādītu visiem špokiem, kāds izskatās zivs. Kaifu ķeru tajā, kad tas ir, es baigi daudz copēt, teiksim, no laivas. Tā vides maiņa, teiksim, ir baigi noderīga un arī, teiksim, arī atgriezties savā ziņā, teiksim, tādos bērnības sākumos. Jo visiem bērnība jau vairāk vai mazāk sākās tā copīt no krasta. Bet, protams, arī tas veiksmes faktors jau jebkurā gadījumā pastāv ir un viņš vienmēr ir. Bet vairāk tā dažādība, jā, ka tu arī satikt citus cilvēkus, pastīties, kā viņi makšķerē. Tās viņa zināšanas ņemt, teiksim, pieredzē līdzi, mācīties. Un tad arī pēc tam sēsties laivā un ķert vairāk zivtiņas lielās. Laikam pāris ieteikums sākumā ir atrast normāls, teiksim, sakarīgs cilvēks, ar ko pakonsultēties, kā tas viss notiek. Man tā liekas ļoti laba vieta ir tāda makšķernieku veikala, kur atsaucīgi pārdev, kā piemēram Aigars, NGT. Ļoti labas tādas konsultācijas iedod un arī pareklamē, parāda, ko, kas, kā sasien sistēmas. Un tas ir viens arī, jo apraut visu, ko var apraut, tā nav māka, lai vairāk, teiksim, pasaudzētu savu to inventāru. Un apkārtējo dabu? Un apkārtējo dabu, jā, tad tās konsultācijas, teiksim, kas copē, teiksim, tāda noderīga lieta ir. Dundas iela 5, NGT, jā, pie mums var nākt droši ciemos, mēs parādīsim, pastāstīsim. Mums nav pārdevēji, mums ir eksperti. Viņi pastāstīs, kur, kā, ko aktuālāko informāciju parādīs, kā tās visas sistēmas atved. Mums arī starp citu tikko bija meistarklases. Mēs arī tādas reikojam vismaz 3 reizes gadā, kur var atnākt ciemos un pajautāt, kas un kā. Vajadzētu īstenībā arī pie ūdens tādas uzrīkot. Mums tepat Liepājā, ka mēs makšķerējam, visu laiku jaunieši nāk klāt, prasa, kas, ko, kā. Mēs viņam sienam atvedas sistēmas. Kas ir baigi interesanti, kad saka, jaunieši pat nezin, kas ir fluorokarbons. Viņi sapērk Ķīnā tajās visās adresēs tās pavadiņas un tad domā, kāpēc viņiem neķerās. Un viņus tādiem milzīgiem. Iedomājies, pavadiņas karabīni ir tik liela kā cita, mums, teiksim, džigala. Un tad viņi brīnās, ka mums ķerās un viņiem neķerās.
Un te ir visādas citas sistēmas, ko arī var parādīt, izstāstīt, kā uzsiet, kurām ķerās, kā mēs tagad. Dropshots atvada visi tie interesantie ārzem vārdi. Es visu laiku mēģinu saprast, kāda vēl pēc vakar te bija pilnīgi cita republika nekā šodien. Vakar te bija džigotāji, kur ķēra diezgan tekoši tādas smukas asarus. Tāpēc, ka tu esi turists. Šitā ir turistu vieta. Es saku, pēc tam brauksim tur, kur ķerās atkal. Varbūt atvērsies atkal. Jā. Man patīk šie puikas, es gribēju viņiem uzmakšķerēt, tāpēc, kad mans tēls Nemo ir iegājuši tajā kopienā. Šobrīd, ja runā par tādām makšķerēšanas disciplīnām Latvijā, tad tas ielu makšķerēšana, jeb street fishings, un feeders ir tās divas disciplīnas, kuras tiešām tā diezgan forši attīstās. Un tad es teiktu, ka tas streets ir tāds forša disciplīna. Viņi tiešām attīstās un viņi tiešām darbojas. Reku nāk kaut kāds kontrolētājs, tas ir laikam kontrolētājs. Labrīt! Labrīt! Valsts vidas dienests, zvejas un makšķerēšanas kontrole. Nopietni kontrolējat visu? Jā, mēs te ik pa laikam piestaigājam. Man vajag personu apliecinošu dokumentu. Tad es varu pārbaudīt, ja tas ir elektroniski. Es iedvēšu tev fotogrāfiju. Labi, der mums arī tas, jā. Pārbaudīsim tūlītās. Es ierakstīšu klasi. Es te skaidroju cilvēkiem makšķerēšanas noteikumu. Mums te regulāri notiekās visādi. Te jau pensionāri, zini, ka viena Mārsolti. Jā. Tev vajag numuru? Es tūlītās. Pēc vārdu uzvārdu, ja nedarēs tas, mums citreiz tā sistēma uzkarās vai kaut kas notiek. Jūs ievadiet sistēmu vārdu uzvārdu? Jā, mēs man caur manu copu. Jūs varat makšķerēt vai tikai filmējat? Es nemakšķeru, viņš ir dvēseli makšķernieks. Pirmo reizi. Droši vien tāpēc, ka tu pateici, ka tu brauc. Nē, viņi tā strādā. Labi. Mums te vienkārši ir ik pa laikam. Mēs tagad biežāk nākam, jo vienkārši cilvēki neņem ārā tās bezmaksas licences. Visi brīnās. Jā, viss kārtībā. Ir gan taimiņu makšķerēšanas licences, gan gada karta. Prieks jūs redzēt. Jā. Tāpat. Kas notiek šodien? Ķerās ir neķerās? Mēs jau tikai sākām. Cilvēki godīgi, tikai piemirst to, ka arī, teiksim, pensionāriem un invalīdiem vajadzīgs ir bezmaksas licences, ko var izņemt pie licencētās makšķerēšanas organizatora. Šitais skatās Liepājas ezers? Šis skaitās Tirdzniecības kanāls un ir vienot licences gan Liepājas ezeram, gan Tirdzniecības kanāla. Un kādreiz bija divas, un tad bija tur hauss ar to. Cilvēki nesaprata, uztaisīja visu vienu. Liepājas ezers skaitās līdz tam. Jā, Liepājas ezers līdz tam mazajam tiltam skaitās. Ezer pusē. Ezer pusē. Saprat, jā. Man patīk tas, kad es atbraucu, es redzu, ka te ir tā makšķernieku komūna. Tā pleca sajūta. Te visi makšķerē. Vienlaicīgi es uz turien pastoties redzu vairāk makšķernieku nekā, teiksim, manā miļajā Kāla ezerā ir. Nav, tur varbūt 2-3 laivas, te ir 30 cilvēku makšķerē. Un tā kompānijas tā būšana, domāju, ka sevišķi večiem tā ir baigi svarīgi, kad ir tādi paši idioti kā viņi. Lieli, mazi, resni, jauni, veci. Un tā ziltiņa te ir tāda no jūras ienākusi, un līdz ar to pilnīgi savādāk makšķerēšana, pilnīgi cits vējš. Te ir forša infrastruktūra. Mēs ar operatoru palikām tagad sezonas beigās, palika mierīgi viesnīciņi, aizbrauc vakarā, paprasīt vietiņas, ir vietiņas. Kāpēc neatbalstīt pašiem savu zemi, atbraukt uz Dienvidu Latviju? Jo te zivīm, manuprāt, ir visiedzīgākie tie augšanas apstākļi. Es te piedzīvu tādas tradīcijas, kad zīve ies, peld, tad tradīcijas seko pie, sapulsties te. Es redzu, ka viņam ir dropshots metode. Jā, tikai mainīt vajag krāsas un izmērs manekli. Es uz silikonu manekli. Tā dabīga krāsa es izvēlos. Domā, man ir pārāk oranžs, ja? Jā. Sveiciens Aigaram Zumbergam. Varam nosveram. Nosveram? Jā, protams. Es tiek vairāk tikai 400. Tev ir svariņi?
Kādreiz, tad, kad gadus 10-15 atpakaļ, tas gāja gar krastu un ieraudzīja šitos visus onkuļus, likās, ka tas galīgi nav stilīgi. Bet tad, kad tu to pamēģini pats, ka tā komūna izauga un tev sākās sarunas ar tādiem pašiem dombiedriem kā tu, tad saproti, ka tomēr tā ir tēma un tu to zivtiņu vari jebkurā vietā, jebkurā laikā noķert. 595. Nu, šitais ir tik liels, ka šitādas laikam jālaiž apakaļ. Ņemsim mazāk. Ko tu saki? Nu jā. Nu jā. Ņemsim tādas 250, 300. Produktivitāte vairāk. Jā, šitam ir būs daudzīgi. Uz redzēšanas vecais iedod vēl kā. Šits būs. Paga, nezinu, zirgus. Izlos būs. Te no Kurzemes labākā makšķerniekā Kristis Pelmaņā izgudrojums Kurzemes hercogs. Viņš teica, no? tikai uz šito būšu ar zivis. Un tā man ir visas krāsas, tev pirmā izvēle. Tu tik šito nepaņem, to Arturs gribēja. Jā, ņem. Lūdzu, es tev arī iedošu džigalu. Tad tev paliek šitā. Jā, cik? Kurzemes hercogs. Labi. Un mans izvēles starp Ukrainu un starp NGT Special. Šitais NGT Special. Tas ir NGT Special, to tad mēs paņemsim. Ukraina vai atpūšas, lai viņiem Šitais, tas jau man līdzi būs, jebkurā Uz gadījumā. cik gramiem tu viņu liksi? Kā tu domā? Es domāju, ja tu makarēs zāles, tev būs 4-5 grami. 10 gramu. 10 grami? 8-10 grami. Tad viņas knapstinās. Bet šitais labākā krāsījums nav cerība. Rausimies. Tā, nu, es iebēršu jums wolframu. Mēs esam dabai draudzīgi. Jā, Mēs raujam nost. Ezerā putni ir. Makam nedraudzīgi, jā. Mēs rausim nost wolframu. Nevar dabūt, var dabūt vaļā. Tā, cik jums katram iedot? 3. Jā, pietiks. Es jau būšu tepat blakus. ja kas. Cīnīsimies. Redzēšanos, tiekamies nākotnē. Kurzeme. Aizmirst uz to rūdenību. Noķer Māri kaut ko. Varbūt rotīši jāuzliek, ne Māri. O, tev ir? Nu, bet es jau domāju, ka tu ķer uz rotiņu. Protams. Vai pļurītis? Malē. Hercogs. Tā jau mērais. 44. 45. Es savēju esmu pierādījis. Tagad ir Māriņ jāpierāda sevi uz hercogu. Artūra hercogs nostrādā. 46, 47. 47. Laižam vaļā, bet veidiņš tāds pilns. Ja gribās to klusumu noķert, tad tev ir jābrauc uz klusu vietiņu un tad tev jāmakšķē. Tādā pilsētu vidē, kad makšķē tā ir tāda, man liekas, tāda tieši burvība, tā publika viss. Un kad tu esi tieši pilsētā, tieši tajā visā vidē. Un tad arī tā dinamika, tie cilvēki, kas staigā riņķi, arī nu, tas ir savādāk, teiksim. Tas arī tam ir jāpatīk. Ja tas nepatiks, tad arī neviens arī baigi, teiksim, negribēs to pilsētas vidi. Jo ir jau tā cilvēkam tas nepatīk. Nu, bet, ja nav pamēģinājis, tad viņš nesapratīs, ka viņam patīk. Tāpēc tas tikai jāizprovē, jāizmēģina ir. To grūti izstāstīt. To var parādīt uz vietas, un tas ir baigi jāizkopja arī ar gadiem. Nav tā, ka tu atbrauks un tagad uzvarēsi arī pa tiem pašiem mačiem. Tu aizbrauc uz sacensībām. Sacensībās tu domās 10 reizes ātrāk nekā tu domā ikdienas topē, jo tev ir spiediens, tev ir tas azarts un tev visu laiku ir jādomā, kā to zivu dabūt, citādāk tu paliksi uz nulles. Piedalies sacensībās ne jau, lai uzvarētu sākumā, bet piedalies tāpēc, lai domāšanu samainītu sev. Ja runā par Liepāju, mēs patās bijām ļoti daudz dažādos piedzīvojumos. Tad mēs aizgājām viesuļvētrā, tad mēs lienam ārā no viesuļvētras un mēģinām saprast, kur dzīvība vēl patvērusies. Vai mēs dabūsim to, ka mēs atrodam pūznīti un papostam, vienalga, vai tas būtu asaras vai līdekļi, es nezinu. Viens pūznītis bija tas, ko viņi atrada tur pie tiltu asarīti. Es domāju, ka tas vēl varētu strādāt. Bet, nu, street fishing baigi. Viņi stingri uz kājām, puikas ir. Viņi veiksmīgi visādi mazu zivu sacīpāšanā. Lielās zivis. Šodien gan līdekās, gan asaros varētu būt tiesas vadībā. Tas tā. Līdeka. Jā. Pavadiņi ir? Nē. Es 20 LB. Tā liela. Nā, man jau 21 kāds. Es nu patās norāvu 4 beidzu. Kā tu vari izdarīt, neprasa man. Strīt līdeciņa. Hei, kā viņi čampājās. Elpo? Ai, man jāsien atkal mērkīt mēzgals.
4 nogremdēja un aizķērās. Tas, ko teica, prasīja, vai var noraut. Sanāca, jā, izdevās. No sirds viss kārtībā. Ko tu sapinos jau savā mugursomā jau sapinos? Nu, kā tad tā var būt, teiktu Pēteris līderis? Nu, kā var sapīties savā mugursomā, nu? Gribās man kaut ko noķert. Nu, jau pat vairs līdak vai ne līdak, bet galvenais dabūt to tesienu. Viņš tik smuki izstāstīja, kā uz džiga uzsita, kas sagribējās. No šī brīža konteksta, ka man visu laiku notrūkst un visu laiku jātinās, un tas brītis neko normāli nevar pateikt. Stāstīja, ka līs visu dienu, līs tikai 2 stundiņas un mazām lāsītēm. Vai viņš nevarēja pateikt uzreiz, ka tā? Nu, tā varētu būt. Pasties, ka šitais varētu būt. Tas ir mans lielais. Jā, vecais labais mans. Pats es arī vecais, bet ne pārāk labais, un tad mans arī vēl ir. Tā. Neuzliek vēl viens kaut kāds knariņu čaterīts. Izskatās, ka viņam patīk tā kniepoties ar mazām visādām. Vienu čateri norāva, varbūt vēl var noraut, jo nebija norāvis nekad vienu mūžā. Kaut kāds 35 ziltiņas bija? 35? No 100. Viss beidzās. Patiesībā jau operatoram pacietība beidzās. Mēs jau vēl makšķerēsim, ne? Es domāju, ka mēs varētu līdz rītam makšķerēt. Tāds ir tas azarts. Tāds ir tas azarts. Ne mums gribās, ne mums vajag, bet atkarība. Ne mums gribās, Mārim vajag, bet atkarība ir atkarība. Uzsit, piesit. Kāds rezultāts? Labs. Līdaka māsters. Cik tev 5 līdakas, kopā 7? Man bija 5 līdaciņas. Jā, man bija 1 līdaciņa. Man arī 1. Bet man bija lielākā varētu būt. Jā. Jo. Nu, mēs nemaz vispār. Pagaid, kur cepur nost viss? Kā ir viss? Tas bija pašakiem, jums tur bija kaut kāds sacensības. Es jau paliek ārpusēs. Nu, tur Arturs vinēja. Tur 14, 12 pieņemsim. Tur bija tas finišs spurts. Noņem cepur, jā, skaitziņā arī viņš vinēja. A lielumziņā? O, jā, arī asarīts lielākais, jā. Jā, normāli auku priekšā. 600 gramu asarīts. Pa mānikļiem tad tomēr tā jūs atvadīs laikam tomēr produktīvāk. Bet es teiktu, ka man tas dropšuts, nu, es nekad nebiju dropšutojis asartā. Beigās jau ieslēdzās arī dropšuts. Tas arī dropā bija, neteiksim, kā arī. Jā. Tas arī dropā bija. Mums bija skaisti. Drīz satimsies nakts, bet mums vēl jānotver. Cik asari? 4. Nu, mājās salīdzinoši pārsteidz ņēma diezgan labi priekš strīt līdaciņas, man tā liekas man. Parādi savu kastīti. Tā viena. Tās 5, jā. Ātri parādi kastīti, un tad viss skaidrs uz ko ņēma. Asarīši nebija tik, cik vēlējāmies, bet centāmies piemeklēt mānekli. Cik nu izdevās, tik izdevās. Arturs tā makšķerēja, kā es makšķerēju. Jā, bet es salieku visu šeit, un tad, kad tas ir līdz, tad arī testē. Bet, nu, asaros es arī vinēju pēc skaita. Jā. Kas meklē, tas atrod. Vai ne? Bet, nu, vienmēr astīts, ka taisa cietās viss te pārtrūst. Veikalnieki priecīgi. Jā, bet varēja būt izmērs lielāks asarīti. Kur es redzētu, kāda ir Artura kastīte. Šitā ir mana kastīte. Man ir šī tik te daudz. Reku, te jau gandrīz viss ir izķerts ārā, un te ir miksiņš lielais uztaisīts. Nu, viss vairāk neko man nevajag. Uz to arī ķerās. Es saucu Latvijas čempionātu street fishingā par atvadas čempionātu. Iemācies uzsiet atvadu, tas ir viens. Tas uzreiz palīdzēs asarīšu saķert. Izmanto biežāk fluorokarbonu, lai būtu sistēma neredzamāka. Un izmanto mazākus mānekļus. Nebaidies nokost mazam māneklim arī galvu un ķersies daudz labāk. Tāpēc, kad bieži vien tā zivs ir ļoti, ļoti izvēlīga, viņai vajag kaut kādu mazu knislīti, ko paķert. Tāda, kur ir atvadas sistēma. Tā kas viņam ir bišķiņ biežāks fluorokarbons, te ir tāda kājiņa. Es siens ar cilpiņu šī tādu visparastāko, bet var izmantot 3-kāršo griezulu. Un tad ir plānāks fluorokarbons. Nu, gadījumā, ja tu raujies nost, tad tu raujies šitajā vietā nost. Apmēram 1 līdz 1,5 garš. Galā aizliek offsetu vai parasto aķīti. Un tad ir kaut kāds māneklīts, ļureklīts, ko tur var uzlikt. Šitā ir garnelīte no OSP. Džeks, vajag laiž. Es nezinu, kad man dzīve uzbīdīs tādu jautājumu kā atvada. Ceru, ka nekad. Jo man patīk labāk, ka tas jūt uz rokas. Un šitais te, kad pik, viens iesitiens, man der. Tad tas nozīmē, ka es drīz makšķerēšu ar atvadu. Jo, ja šitā saka, tad vienmēr ir sanāk otrā. Tā ir, jā. Es tāpat teicu. Lašs un uz redzēšanos.